lai darītu, radītu, atpūsties un izpētīt to, kā var dzīvot arī savādāk. Tā ir tiešām, labi tāda, kā es teiktu, tāda nometnīte, kur visi kopā dzīvojās, viens no otra daudz ko iegūst, mācās, pats arī var dot daudz ko pretī. Un, jā, es tikai iesaku, jo festivāls tiešām nes tikai tās pozitīvās vibrācijas un pēc tam arī labu tādu gandarījumu sajūtu par izdarīto. Tā ir brīvība. Tev nav jāuztraucās, tev nav kā tu izskaties, ko tu dari, tu jūties brīvs un tu vari atvērties pie jebkā un izpausties radoši. Tāpēc te ir vienkārši tāds tā kā paradīze. Te netiek nekas pārdots par naudu. Te viss ir uz tādu sajūtu bāzi. Es vēlreiz varu atkārtoties, kad uz tās pozitīvās sajūtu bāzes, kad te neviens netiek apspiests, te ir nepiespiesta atmosfēra un te ir viss tā atslēga. Atslēga viss arī slēpjās pašos cilvēkos festivālā. Kad viņi te ir tik daudz un viņi visi te ir tik ļoti atvērti un kad ar viņiem ir prieks dzīvoties te kaut vai nedēļu, divas, tepat uz mēnesi varētu pazust, ja būtu iespēja, bet arī ar nedēļu pietiek, lai pēc tam varētu atbraukt atpakaļ uz urbāno vidi un sākt dzīvot tālāk. Rutīnā, varbūt ne rutīnā, kā nu kuram, bet dzīvot ar tām patīkamākajām sajūtām. Te ir tā dzīvošana pavisam savādāk. Tu dzīvo savādāk, tu izjūti katru savu soli festivāla teritorijā. Katru izdarīto darbu tu sajūti pavisam arī to savādāk. Nav tā kā aiziet uz darbu, ofisā, apsēsties, strādāt, bet te ir pavisam savādāk. Man arī. Bija ceturtdiena, kad sākās festivāls. Tad ne ceturtdienas vakars, piekdienas sākās festivāls no rīta jau. Eju ceturtdienas vakarā gulēt un domā, kā viņš sāksies vai nekā, kā tas par ir iespējams. Jo tas bija pirmais gads un mēs nebijām nekad piedzīvojuši to pirmo mirkli. Tad vienkārši no rīta piecēlāmies, viss bija aptuveni apdarīts, un vēl bija kaut kādi mazie darbiņi un vienkārši kaut kā vienā brīdī kaut kā es atapos to, kad jau festivāls jau ir kulminācijā un tas tā vienkārši tā paņēma, tas vilnis vienkārši tā uzsita un pilnīgi organiski sākās. Tāpat arī, man liekas, ka katru gadu ir pilnīgi savādāk un arī šogad ir atšķirīgi kā citus gadus, bet es domāju, ka arī diezgan organiski un tas ritms tā lēnām uzkāpja un tad vienā brīdī mēs jau attapsimies, ka festivāls ir beidzies un tad mēs viņu atcerēsimies. Novēlējums cilvēkiem, apmeklētājiem, es pat varētu teikt visai pasaulē, visai lielai ģimenei. Novēlējums varētu būt šāds, ka vienmēr turēt galvu augstu, bet nevis tādā iedomības varbūt režīmā, bet vairāk turēt augstu tā, lai varētu ticēt sev, vienmēr ticēt sev, ticēt laikam, jo tas nekad nemelo. Un pats galvenais, laikam, tas ir darīt, radīt to pasauli skaistāku, būt vienotiem un vairāk uzklausīt viens otru, varbūt nevis ar ausīm, bet ar sirdi.
Tas varbūt arī būtu tāds novēlējums. Nu, un uz pašām beigām varētu teikt, nu, Gustavo vārdiem laikam. Lai vienmēr ir tās skaidrās debesis. Varētu pateikt kaut ko riktīgi, tādu, piemēram, neloģisku. Lai veicas, tas varētu būt ļoti labs domājums. Lai veicas! Es neatceros, gan kas tur bija, bet mums likās, ka mēs vienkārši riktīgi ilgi raksim un mēs atradīsim kaut kādu čali. Mēs atradām zābaku, mēs bijām pārliecināti, ka mēs tālāk rokot atraksim šo jauni izdomāto dievību. Saša, man liekas, bija, vai kaut kas tāds ļoti saistīts ar šķūni tāds. Bet mēs viņu neatradām, bet mūsu sirdīs, man liekas, viņš joprojām ir palicis.